Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi deputāti, ministri. Šis budžets ir budžets drošākai nākotnē. Tas nav tikai lozungs. Budžetā ir konkrēti risinājumi, lai nebūtu jārunā tikai par drošāku nākotni, bet jau nākamgad daudz cilvēku Latvijā reāli sajutīs šī budžeta pozitīvo ietekmi savā ikdienā. Bet par visu pēc kārtas. Budžets paredz IKP pieaugumu par 2,1%, kas ir būtiski straujāks pieaugums nekā paredzēts pēdējos gados, kā arī turpina inflācijas samazināšanos un nodrošina vidējās algas pieaugumu līdz 1920 eiro. Runājot par tēriņu samazinājumu, ministrijas nākamajā gadā plāno tērēt par 233 miljoniem eiro mazāk. Šo samazinājumu veido samazinātas administratīvās izmaksas, pārskatīti iepirkumi, likvidētas ap 600 amatu vietu un atceltas prēmijas. Šī ir atbildīga fiskālā politika, kas ļauj novirzīt līdzekļus tur, kur tie patiešām nepieciešami – cilvēku labklājībai un drošībai. Viens no būtiskajiem ieguvējiem šajā budžetā ir seniori. Seniori ir tie, kas ir palīdzējuši Latviju būvēt un veidot tieši tik izdevušos, kā tā ir tagad. Un mums, šodien valsts veidotājiem, ir pienākums šiem cilvēkiem nodrošināt cieņpilnas vecumdienas. Jau no 2025. gada 1. oktobra tiek veikta pensiju indeksācija, paaugstinot indeksējumu pensiju robežu vairāk kā 2 reizes, no 683 līdz 1488 eiro. Tas nozīmē, ka 98% seniori saņems indeksāciju pilnā apmērā. Šis ir ļoti būtisks solis, lai pirmā līmeņa pensiju sistēmu veidotu taisnīgi pret visiem pensiju saņēmējiem, mazinot nabadzības riskus un nevienlīdzību. Tāpat saglabājam neaplikumu minimumu pieaugumu, kas nākamgad būs 550 eiro mēnesī, bet 2027. gadā 570 eiro, kas ir svarīgs atbalsts mazo ienākumu saņēmējiem. Nav drošas nākotnes bez cilvēkiem. Tāpēc, runājot par nākamā gada budžetu, jāatceras, drošība sākas ģimenēs, kur aug bērni un tiek veidota valsts nākotne. Tāpēc šis budžets paredz konkrētu, jēgpilnu atbalstu ģimenēm un jauniešiem, tiem, kas nākotnē būvēs mūsu valsti. Atbalsts ģimenēm ar bērniem pieaug gandrīz par 50 miljoniem eiro. Tas ir lielākais pieaugums 10 gadu laikā. Bērnu piedzimšanas pabalsts palielinās līdz 600 eiro. Bērnu kopšanas pabalsts līdz 300 eiro mēnesī līdz pusotru gadu vecumam. Saglabāts pabalsts 75% apmērā strādājošiem vecākiem. Palielināts uzturlīdzekļu apmērs par 30 eiro līdz 155 eiro par bērnu līdz 7 gadu vecumam un 180 eiro par bērnu līdz 18 gadiem. Papildus finansējums ir arī ārpus ģimenes aprūpei un adopcijai 24 miljoni eiro. Kā arī programma Balsts daudzbērnu ģimenēm 5,5 miljonu eiro. Kopumā ģimenē šajā budžetē papildus tiek ieguldīti gandrīz 100 miljonu eiro, gan kā finansiāls atbalsts, gan kā ieguldījums mātes un bērnu veselībā un citās dažādās programmās, kas palīdzēs mūsu ģimenēm. Uzskatu, ka šāda veida atbalstu jāturpina arī turpmākajos gados, lai vairāk gadu laikā veidotu maksimāli atbilstošu un veicinošu vidu ģimenēm veidošanai, adopcijai un daudzbērnu ģimenēm. Nemazāk svarīgs jautājums par pašu demogrāfiju ir mūsu jaunatnes kvalitatīvā izglītība. Neatkarīgi, vai skolāns mācās Rīgā, Valmierā, Raunā vai Madonā, bērniem ir jābūt pieejamai kvalitatīvai izglītībai. Ir svarīgi katra Latvijas bērna izglītošana un attīstīšana. Tie būs nākamie ārsti, inženieri, uzņēmēji, skolotāji un politiķi. Finansējums izglītībai kopumā sasniedz vairāk nekā 1,3 miljardus eiro. Un ieviesīsim jauno izglītības finansēšanas modeli programmu skolās, kam paredzēta papildus 45 miljonu eiro. Tas nozīmē taisnīgāku un pārskatāmāku finansējumu sadali. Lielāku atbalstu skolotājiem un kvalitatīvāku mācību vidi skolāniem visā Latvijā. Investīcijas cilvēku kapitālā, skolotāju atalgojumā, profesionālajā izglītībā un augstākajā izglītībā ir ceļš uz stiprāku un konkurētspējīgāku Latviju. Drošība šajā budžetā ir neapšaubāma prioritāte numur 1.
Aizsardzībai tiek piešķirts papildus finansējums 448 miljonu eiro, kas ļauj sasniegt 4,9% no IKP 2026. gadā un 5% no IKP 2027. gadā. Tā ir investīcija mūsu militārajās spējās, robežu apsardzībā, ekipējumā un iekšējā drošībā. Būtiski arī tas, ka lielākā daļa šīs naudas stiprinās mūsu pašu militāro industriju, vietējos militārā ekipējuma, munīcijas un citu ražošanas uzņēmumus, palīdziet tiem turpināt attīstību, jaunu un labāku produktu izstrādē, padarot Latvijas ražotājus vēl konkurētspējīgākus visā pasaulē. Papildus 3 miljoni eiro tiek novirzīti pierobežu pašvaldībām – Alūksnei, Balviem, Krāslavai, Ludzām un citiem, lai stiprinātu Eiropas Savienības ārējās robežas drošību. Cienījamie kolēģi, šis budžets ir atbildīgs, sabalansēts un valstisks. Aicinu to atbalstīt. Paldies!